Šajā video mēs runāsim par to, kā klases noteikums pārvērst klases zvērstā, ko skolēni gribēs ievērot. Galvenā doma ir ļaut skolēniem pārrakstīt noteikumus klases zvērsta formā. Tas dod iespēju ietekmēt noteikumus un iedrošina palīdzēt apkārtējiem labi uzvesties. Sadaliet tāfeli divās daļās un lūdziet skolēniem izteikt idejas par labu uzvedību klasē un savstarpējā saskarsmē. Uzrakstiet viņu idejas vienā tāfeles pusē un atkārtojiet procesu ar lietām, ko nevajadzētu darīt. Ja jaunāki bērni vēl neprot lasīt, lūdziet viņiem savas idejas uzzīmēt. Ja pietrūkst kādas svarīgas sociālās prasmes, dodiet bērniem mājienu vai palīdziet to izdomāt. Tad lūdziet viņus palīgā apvienot līdzīgas idejas abās pusēs. Neaizmirstiet pateikties un uzslavēt viņu idejas. Jūsu mērķis ir veicināt labu uzvedību. No abiem sarakstiem veidojiet klases zvērstu. Piemēram, 3A klasē mēs vienmēr esam labestīgi, klausām skolotāju, uzdodam daudz jautājumu un palīdzam viens otram. Mēs nesāpinam citus ne ar vārdiem, ne darbiem un neko neņemam bez atļaujas. Esam nākuši mācīties un censties. Reizi dienā kopīgi noskaitiet zvērstu, un skolēni gribēs palīdzēt viens otram ievērot pašu veidotos noteikumus. Ja jums ir citas idejas, pastāstiet par to komentāros un lūdzu padalieties ar saviem klases zvērstiem. Mēs regulāri papildinam savu saturu, tāpēc neaizmirstiet apmeklēt mūsu mājaslapu. Paldies, ka skatījāties!